Sveika nācija! Mēs tagad atrodamies Basteikalnā, kur mēs pavadījām kaut kur stundiņas 3 ar cilvēkiem kopā, kuri ņēma uz asfalta un zīmēja savus atzinumus mīlestībā, to, kam viņi vēlās atzīties, uzzīmē to, ko viņi vēlās pateikt, kas viņuprāt ir sirsnīgākā lieta. Un jā, pasākums diezgan fantastisks sanāca, celiņš sanāca kopsumā kaut kur, domāju, metrus 20-30 garumā. Un jā, tas ir ļoti sirsnīgi, ļoti patīkami. Vēl kaut kādu mirklī šeit, protams, varēs atnākt un pazīmēt, ko mēs uzspējam izdarīt. Pa iepriekšējā nedēļa mēs sapratām to, ka ar sievieti, kurai ir sarkanā kleitā, tomēr nedaudz pagrūti ir, jo saprast, kāda dilēma ir viņai iekšā, kāds konflikts viņai iekšā veidojas, ir nedaudz sarežģīti, un izdomājām, ka nedaudz savādāk paņemsim uzreiz ātri sevi pārmetīsim uz citu aktieri, uz citu cilvēku, tāpēc es tevi aicināšu, ja tev ir kāds pazīstams, harizmātisks cilvēks, kurš nodarbojas ar meditācijām, paņem pačiko viņu, vai viņam būs interesi, paņem piedalīties kādā īsfilmā, kā ātri viņu var atrast, un pa šo nedēļu, ja ļoti stipri sanāks un izdosies īsā mirklītī, mēs arī uzfilmēsim pirmo tīzerīti, par cik, jā, pēc fakta mēs tikai runājam, bet mazāk daram, un tomēr, no otras puses, ja paņem pastīties radošais process, tā kā nevajag sevi ierobežot viņā diezgan stipri, nevajag censties visu sadarīt ātri, pat cik tad viss sanāk ar kļūdām, ar lielām kļūdām panākams. Man ir radies konflikts par to, vai vispār uzņēmējdarbība un romantika ir apvienojama. Kā man liekas ir, tāpēc paņemsim, vēl patestēsim atsevišķu projektu, kā patīkamu randiņu organizāciju, ja? Nevis tur, kur cilvēki uz aklo, uz ātro tiekās viens ar otriem, bet vairāk uz to pusi, kur cilvēkiem sagatavot jau atzīšanos mīlestībā. Opšiem, nezinu, Krievijā šī metode diezgan feini strādā, tāpēc paņemsim, pačikosim, kā vispār uz Latvijas tirgu tas viss var atspēlēties. Pēc diezgan fun. Un ko tev novēlēt? Novēlēšu tev, protams, sirsnīgāku jūnija mēnesi un tiksimies arī citreiz. Tā kā pagaidām, čau, paldies, ka skatījies. Pagaidām.